Citi saka, ka Taizemē var saindēties ar ēdienu. Šis ir dzīves piemērs, kāpēc nevar, kāpēc ēdiens ir svaigs. Viņš rekurī sākotnējā formā, un pēc tam ir šādi. Vienīgie, kas saindējās, tas ir eiropiešu ēdienas, kas tiek glabāti leduskapjos. Savādāk taizemieši viņu gatavo tikai vienai ēdienreizē. Tas nozīmē, ka ēdiens vienmēr tiek pasniegts svaigs. Tur jau kaut kas tikai nokauts tikko. Vistiņos! Vistiņos! Čik? Eguru svaigā vistiņa tiek sadalīta. No svaigajiem ēdieniem jāpaņem kaut kas ir. Eku paņemsim kaut kādu mistisko, kas tāds ir one piece, jā. Padod. Yeah, I take in the hands and eat now. Jā. Cāļu māgas. Kraukšīgas. Nedaudz saldas. Galvenais, ka svaigas. O, jā. Un tās ir zarnas ar visu saturu. This is intestines, yes? Aģenti negribi zarnas? Ejam uz turiem, man liekas, tur Tev beidzās, kā? ejam uz turiem. Jā, mums jāaiziet uz zarnām. Māgas ir labas. Paga man otru jāpēd arī. Jā. Ļoti pēc vistas garšo dzīvnieciska. Tā gribi gaļu? Nē. Ēdīsi gaļu? Nu, davai dēl, šito vēl nē. Tas bija valsts himna iespējams, bet kādas iemesls, kāpēc viņa skanēja, nav ne jausmas. Dodamies tālāk. เราข้ามฟากไปท่าเตียนเพื่อไปวัดโพธิ์ Khao San Road, kā mēs redzam. Un šī iela Taizemē ir slavenā ar savu ballīšu dzīvi. Naktī te pa labi, pa kreisi mūzika, ballītes, transgenderi, transistīti, sievietes, vīrieši, ēšana, dzeršana, narkotikas. Dienā parasta klusa gājēju ieliņa. Naktī pārvēršas par... Nāc, Egit. Nāc, vietējie saka, ka šī ir viena no labākajām zāles pīpēšanas vietām. Mēs tīri tā atveicināties ieiesim. O, cik labi, patīkami. Te patīkami vēsi. Nākat, te patīkami vēsi ir.
Nu, bet kas te par marihuānas aromātu šausmas? Dievs žēlīgs. Nu te vairs nav. Te gan marihuāna tiek audzēta, gan marihuāna tiek tirgota. Dažādi marihuānas aksesuāri. Es, protams, no visa šī neko nesaprotu, bet tepat ir kaut kāds ūdens padzeršanās iekārta. Can you demonstrate one more time? What is this for? So it's a gravity bomb. It's easy to smoking. You can burning here and waiting for the smoke coming out automatically. Like you can inhale it, sweeping, keeping sweeping. Okay. Easy to use things. Jā, es sapratāt, jā. Šeit liekas marihuāna, griežās otrādi, fizika vēl augšā parādās, šeit ir, kā saka, dūmi, un tad attiecīgi te nāk tāda konstrukcija klāt, kā ūdens pīpēji. Un te tiek pīpēta marihuāna. Marihuāna taizemē ir legalizēta un izklaides nolūkos viņu var smēķēt. Nu, un vēl kas liecina par to, ka šī ir viena no izklaides un es pat nezinu, kā to ielu saukt. Mums ir policijas iecirknis, un mēs redzam vīriņš fonā pīpē marihuānas kāsi. Un tā ir anarhija. Un tā ir izklaide. Aiziet! Nu, un tālāk mēs no Bankokas pārcēlāmies uz Kočangu. Mēs paņēmām šoferi ar mašīnu, kas mūs aizved līdz piestātnei. Ar prāmi pārcēlāmies uz Kočangas salu. Un šeit jau mēs slīdam pa Kočangas ielām baudīt pludmales atpūtu. Un par ūdens atpūtu. Ir fantastiska pludmale. Smiltiņas, baltas, ūdentiņš ir dzidrs, kas šajā, kā saka, peldēšanas rituālā ir viskaifīgākais. Tas ir skats. Pieļauju, jūs redzat, man aiz muguras paverās kalni, paverās palmas, smaidīgi cilvēki. Šāda izstās pludmale iebrienot jūriņā. Skaisti. Augsta kafīņa vēl, vai kokteilīts. Tādēļ ir vērts braukt uz Taizemi. Fonā Erevana Kočanga, jeb laikam viņu valodā, kā es saprotu, tas ir tā kā viesnīca Zilonis. Nu, šādi viņa izskatās pilnā krāšņumā. Nav pirmā līnija, otrā līnija, bet izvēlējāmies, jo ļoti labas atsauksmes. 9, kaut kādi 6, man liekas, bija. Agodā mēs viņu ņēmām. Ļoti laba atlaide. 2000 maksāja eiro, bet ar atlaidi bija 400 eiro uz 7 naktis, tas ir 8 dienas. Ko es gribētu pateikt, nenormāli pārvērtēta, bet priekš palikšanas labā, tūlītās iesim parādīšu, kāpēc saku nenormāli pārvērtēta. Iespējams, viņa pēc Covida nav atkopusies, jo, kā mēs redzam, ir
Ir smuki vērtējumi 18, 19 gads 9, 9,2. Nākam iekšā receptions. Kreisajā pusītē ir mūsu kafejnīca. Nu un tad iekšā smuks skats uz augšu receptions. Nu un lifts, ko mēs izmantojam. Pirmais jau, kas man kā pedantam nepatīk, ka lifts ir netīrs. Es nezinu, jūs redzat, neredzat. Sienas, vispārējais ir diezgan nobružāts. Līdz ar ko tas nerada tādu baigo labo sajūtu. Es esmu pliks, jo ir ārā karsti joprojām. Es atvainojos. Kam nepatīk plikumi, var padīt uz priekšu. Nu, tagad mēs esam mūsu 4. stāvā. Salīdzinoši viss ir labi, bet ir nianses, kas nepatīk. Jumta loks ir ļoti netīrs. Būvniekiem noteikti jautājums būtu, kas šitais te tek no jumta. Es jums varu pateikt, kas tek no jumta. No jumta tek ūdens, jo tur ir baseins. Bildēs viesnīca izstījās tiešām uz 9,6 balvēm. Gandrīz perfekti, izcili, neko piesiedies. Un tagad, kas notiek, nākot, ir lūpatiņas. Mistiski visādi ķēpājumi ar velnciņu zinu ko. Tad mēs uznākam uz jumta. Par skatu 10 no 5 izcils skats smuki. Bet tagad sākās viss skaistākais. Stikls, ko es jums rādīju, netīrs, peļķes. Bildēs šeit ir smuka atpūtas vieta. Daudz saules sargi, kuri visi ir puspelējuši. Kaut kas mētājas uz zemes. Bārs. Šeit ir bāra bildes. Viņš ir strādājošs. Šeit ir tikai pūms un rūsa. Dēļi, galdiņi. Bārs, kā mēs redzam, diemžēl ir beidzies. Nākošais. Cik. Ir labi ierīcības tas te, bet te ir kaut kāda mistiska patsopka. Kas te notiek, nav nejausmas. Cilvēki, protams, atpūšās, sauļojās. Arī smuks mazais baseins, pusmetru dziļš. Ir lielais baseins. Ir skats uz mežu, kur dzīvo pērtiķi, jūs var redzēt. Un ir skats uz jūru. Tas attiecās uz palikšanu kā tādu. Neslikti palikt var, numuriņš tīrs, brokastis garšīgas, bet, ja mēs liekam 9,1 atzīmi, tas ir tūlīt perfekti, tūlīt izcili, bet manā skatījumā, diemžēl, šeit augstāk par 6, maksimums 7, nekādā gadījumā nevar likt. Tāds īstais pārskats par mūsu viesnīcu. Mūsu viesnīca ir džungļos. Kāds šis pērtiķis te? Vecīt. Kočangas dzīves sākums. Kafejnīciņas gar pludmalīti, baigi zolīti īstenībā. Ūdens silts. Un kas var būt labāks par taizemiešu ēdienu? Papajas salāti. Tad mums ir deep fried sea bass, jūras asaris fritēts. Un kaut kas riekstu zupiņa. Vai Kočangā ir nakts dzīve? Protams, ka ir. Ir gan diskotēka, ir arī dzīvā mūzika.
Bet kopumā jau te baigi kaifīgi. Siltumiņš. Augsts caliņš vai kokteilīts. Visa atmosfēra pat par sevi. Riktīgi nice.